Ciemos pie tēta drauga Mārtiņa. Mans tētis strādā slimnīcā Rīgā. Viņam ir draugs un kolēģis vārdā Mārtiņš. Mēs viņu saucam par onkuli Mārtiņu. Onkulim Mārtiņam ir vasarnīca laukos pie ezera. Tur viņš atpūšas brīvdienās. Reiz viņš saka tētim: nākamajās brīvdienās sola labu laiku. Atbrauciet pie manis, būs lielisks laiks makšķerēšanai un šašlikam. Tētis atbild: labi. Mēs visi esam laimīgi. Mēs braucam ar automašīnu, es, mans brālis Kārlis, mamma un tētis. Ceļš ir diezgan garš, bet interesants. Pa logu mēs redzam laukus, mežus un govis. Kad mēs atbraucam, onkulis Mārtiņš mūs sagaida ar smaidu. Viņš parāda savu māju, pirti un dārzu. Pie mājas ir arī skaistas puķu dobes ar ziediem. Blakus mājai atrodas neliels ezers. Tad onkulis Mārtiņš saka: vai gribat makšķerēt? Visi uzreiz piekrīt. Onkulis Mārtiņš ar Kārli sāk meklēt tārpus. Es negribu meklēt, jo baidos no tārpiem. Es tikai skatos. Drīz mēs visi sēžam pie ezera un makšķerējam. Tētis noķer vienu zivi. Es noķeru 2 zivis. Kārlis ar onkuli Mārtiņu noķer 3 zivis, 2 lielas un 1 mazu. Mēs esam lepni un priecīgi. Mēs parādām zivis mammai. Viņa pasmaida un saka: lieliski! Bet tagad laidīsim zivis atpakaļ ūdenī. Mēs atlaižam zivis ūdenī, zivis aizpeld. Vakarā mēs redzam skaistu saulrietu. Debesis ir oranžas un sarkanas. Viss ir kluss un mierīgs. Mamma ar tanti Martu mūs pasauc uz vakariņām. Mēs ēdam, runājam un pēc tam ejam gulēt. Nākamajā dienā tētis mani pamodina ļoti agri. Viņš saka: Anna, celies, iesim atkal pie ezera. Ārā ir augsts, bet skaists rīts. Mēs redzam saulēktu. Debesis ir gaiši zilas un rozā. Ezers ir mierīgs un ūdens spīd. Pusdienās mēs cepam šašliku. Tas ir ļoti garšīgs. Visi sēž pie galda, ēd un stāsta stāstus. Pēc tam mēs atvadīsimies no onkuļa Mārtiņa un tantes Martas. Vakarā mēs braucam atpakaļ uz Rīgu. Tā ir ļoti jauka nedēļas nogale. Es to atceros ilgi. Ciemos pie tēta drauga Mārtiņa. Mans tētis strādā slimnīcā Rīgā. Viņam ir draugs un kolēģis vārdā Mārtiņš. Mēs viņu saucam par onkuli Mārtiņu. Onkulim Mārtiņam ir vasarnīca laukos pie ezera. Tur viņš atpūšas brīvdienās. Reiz viņš saka tētim: nākamajās brīvdienās sola labu laiku. Atbrauciet pie manis, būs lielisks laiks makšķerēšanai un šašlikam. Tētis atbild: labi. Mēs visi esam laimīgi. Mēs braucam ar automašīnu, es, mans brālis Kārlis, mamma un tētis. Ceļš ir diezgan garš, bet interesants. Pa logu mēs redzam laukus, mežus un govis. Kad mēs atbraucam, onkulis Mārtiņš mūs sagaida ar smaidu. Viņš parāda savu māju, pirti un dārzu. Pie mājas ir arī skaistas puķu dobes ar ziediem. Blakus mājai atrodas neliels ezers. Tad onkulis Mārtiņš saka:
Vai gribat makšķerēt? Visi uzreiz piekrīt. Onkulis Mārtiņš ar Kārli sāk meklēt tārpus. Es negribu meklēt, jo baidos no tārpiem. Es tikai skatos. Drīz mēs visi sēžam pie ezera un makšķerējam. Tētis noķer 1 zivi, es noķeru 2 zivis. Kārlis ar onkuli Mārtiņu noķer 3 zivis, 2 lielas un 1 mazu. Mēs esam lepni un priecīgi. Mēs parādām zivis mammai. Viņa pasmaida un saka: lieliski! Bet tagad laidīsim zivis atpakaļ ūdenī. Mēs atlaižam zivis ūdenī, zivis aizpeld. Vakarā mēs redzam skaistu saulrietu. Debesis ir oranžas un sarkanas. Viss ir kluss un mierīgs. Mamma ar tanti Martu mūs pasauc uz vakariņām. Mēs ēdam, runājam un pēc tam ejam gulēt. Nākamajā dienā tētis mani pamodina ļoti agri. Viņš saka: Anna, celies, iesim atkal pie ezera. Ārā ir augsts, bet skaists rīts. Mēs redzam saulēktu. Debesis ir gaiši zilas un rozā. Ezers ir mierīgs un ūdens spīd. Pusdienās mēs cepam šašliku. Tas ir ļoti garšīgs. Visi sēž pie galda, ēd un stāsta stāstus. Pēc tam mēs atvadīsimies no onkuļa Mārtiņa un tantes Martas. Vakarā mēs braucam atpakaļ uz Rīgu. Tā ir ļoti jauka nedēļas nogale. Es to atceros ilgi.